Kā domā, es varu kaut kā uzlabot savu ādas situāciju? Lieta tāda, es pagājušo gadu ļoti daudz satraucos un man atgriezās problēmas ar sejas ādu. Es esmu pamainījis savu uzturu. Ik pa brīdim tik tiešām ir labāk, bet vispārībā ir diezgan traģiski. Tāpēc man piedāvāja paskatīties, vai ar šo te kaut ko var darīt. Tāpēc mēs dodamies uz Lavietē. Ok, es sadaisījos. Es godīgi esmu nedaudz satraukusies, jo es nezinu, ko viņi darīs ar manu seju. Tā ir kaut kāda procedūra, kas nav vispār bijusi Latvijā. Vismaz tā viņi raksta savā mājaslapā. Un tā nu es devos uz jauno teiku. Un tādu uz 12. stāvu uz Lavija kliniku telpām. Īstenībā interjers tur ir ļoti foršs, man patika. Es pavēroju, ko viņi vispār piedāvā. Izskatījās diezgan interesanti. Un es skatījos, ka tie cilvēki tos video reāli izbauda. Tā nu arī es nonācu uz savas kušetes. Un mēs ar sāku novērtēt man ādu. Viņas slēdziens bija tāds, ka man Red Touch Pro procedūru pagaidām nevar veikt, jo manā ādā ir pārāk daudz jūtīgu zonu, kuras vajadzētu apiet. Līdz ar to īsti nav jēgas. Tā nu viņi ņēma un veica man dziļu attīrīšanu un pabaroja man ādu. Pauzīties, es pavēroju skaisto interjeru. Un vispār man ļoti patīk gan atmosfēra, gan sajūta, gan servis. Viņi vienkārši visu man paskaidroja, man tik tiešām šķiet, ka viņai rūp. Piemēram, te viņi mēģināja atrast kādus līdzekļus, kas man varētu palīdzēt. Tos viņi man iedeva līdzi un, jā, principā es biju gatava. Es vēl nedaudz pagulēju, lai man nožūst un tad gāju ārā. Jā, kaut ko tādu es negaidīju. Es negaidīju, ka viņi pateiks, ka viss, kur viņi man var to lietiņu pielietot, ir uz zoda, jo man šeit ir iekaisis. Neizskatās tik traki, bet, jā, jūs redzējāt pietuvinājumāk, īstenībā ir tik traki. Man būs jānāk šeit vēlreiz, jāsadziedē savā āda, bet forši, ka viņi man uztaisīja dziļu attīrīšanu un mitināja ādu, viņi paskatījās, kāds ir tas stāvoklis, ielika kaut kādas tur skābes, visu kaut ko pārējo. Nu, man nekas šobrīd cits neatliek kā sadziedēt savu ādu un ceru, ka drīzumā tikšu uz procedūru. Čau!